ierakstu šo sarunas fragmentu. Tu atkārtosi, Jā. ko tu teici? Vai tu mani dzirdi? Tagad dzirdu, iepriekš nedzirdēju atkal. Es tev saku to, ka tika izmantots tavs WhatsApp profils un tavs runas stils. Nu. Es tev aizsūtīšu, tev būs iespēja pārbaudīt, kā tas izklausās no manas puses. Tev aizsūtīšu. Ja būs iespēja, varēšu to izdarīt. Paklausies, jā? Jā, bet mēs tagad nerunāsim tālāk. Es pārzvanīšu, paklausies šito, ja vari tagad. Tad tu sapratīsi, kā es tevi dzirdu. Labi. Piebilde. Ja tu esi cilvēks ar godīgu sirdsapziņu, tu sapratīsi, kas šeit tiek teikts un kāpēc. Par to ir noziedzīgi klusēt, un es neklusēju. Vergi, gļēvuļi, liekuļi un maitas šo dara jūsu Latvijas valsts pēdiņās. Tie ir korupcijas mauku dienesti tādi kā VP, VDD, prokurora Ielenes un prokurora Ellēni un citi izsūtāmie šakāļi, to brigādes un sistēmas slampas. Maitu varas pamanās kaitē dažādos veidos, ne tikai safabricējot lietas, ne tikai izprovocējot raganu medības, pasūtot apmelošanu, piesadzot meļus, bet arī viltojot manu tuvinieku, man rakstītās vai ierunātās balss ziņas un slēp to, kad par to runāju ar cilvēkiem, kuru vārdā sūtītas viltus ziņas. Tāpat sistemātiski gadiem bojā mūsu sarunas pa telefonu un ir izpostījuši pat manu bērnu liecības, kur viņi liecina, ka viņiem tie, kas mani apmelo un apmeloja, dara pāri. Mani bērni prasījās mājās pie manis vēl tolaik Covid afēras laikā, pie manis, tas ir pie viņu tēta. Pat šīs liecības maitu varas Latvānijas morālo kropļu režīmā sabojāja, taču viss nāk gaismā. Atgādinu, ka šī morālo kropļu pārvalde, kas izliekas par Latvijas valsti, piedalījās apvērsumā Covid sektantu rīkotajā un piedalās manu bērnu nolaupīšanā un slēpšanā kopš 2020. gada decembra, kā arī manu tuvinieku terorizēšanā, apdraudēšanā, iebiedēšanā, provokācijās un vajāšanās. Mēģināja vairāk kārt safabricēt lietu arī pret manu vecāko māsu Ilonu, viņas ģimeni. Mēģināja nolaupīt viņas jaunāko bērnu, kādēļ māsa ar ģimeni spiesta bērnu slēpt no noziedznieku varām. To dara šis maitu režīms par vergu naudu, kas līdz liekuļo maitām, kas tēlo valsti vai valstis. Kas attiecas uz sūnu ciemu pēdiņās, lielākā daļa sadarbojas ar šo režīmu, jo viņiem atlec labums no noziedzniekiem, no tā, ka Latvānijas Titāniks pēdiņās vēl ir pirms grimšanas stadijā. Vai jūs saprotiet, kādā valstī, patiesībā miskastē un beztiesiskumā, dzīvo cilvēki, kas pakļauti režīmam, kas nozadzis nolaupīs Latvijas valsts vārdu? Un nav brīnums, ka ja kādi no retajiem arī noklausīsies tik tālu, viņiem nebūs ko teikt, viņi drīzāk paklusēs, un tā jau ir katra paša izvēle, kas raustās no morālo kropļu varām un tām vēl izkalpojas. Katrs atbildēs Dieva priekšā tikai par sevi.